Vecajā derībā bija tāds Dieva priekšā taisnīgs cilvēks Ievs. Un neskatoties uz visām savām nelaimēm, uz nogalinātajiem bērniem, uz izjukušo biznesu, viņš jebkurā gadījumā viņš paļāvās uz Dievu. Viņš dabūja savu Dievu, viņš bija taisnīgs Dieva priekšā. Pasauli viņu necināja, izsmēja, var teikt, jo pasaules taisnība ir pilnīgi pretēji. Tas, kas Dievam liekas taisnīgs, tas pasaulē neliekās taisnīgs un pareizs. Un viņš bija taisnais Dieva priekšā, pilnībā, jo viņš sekoja tikai Dieva vārdā, viņš sludināja daudz, un viņš dabūja savu atalgojumu, viņam viss tika atdarīts neskaitāmas reizes. Mums tāpatām, mums ir jāseko arī saviem priesteriem, saviem skolotājiem, lai mēs būtu taisni, jo bez baznīcas, bez Dieva vārdu un bez Dieva vārdu sludināšanas priekšā taisni